Turpinām dekodēt žurnālu The Economist un skatāmies, ko tad īstenībā nozīmē un simbolizē roka. Tādā veidā, šitādā veidā un jebkurā citā veidā. No astroloģiskā viedokļa rociņa tādi vai šādi vai vēl kaut kā nozīmē Hasta Nakshatra. Visi, kas to grib pārbaudīt, laipni lūgti Googlā, mākslīgajā intelektā un pirmais, ko jums parādīs, ka Hasta Nakshatra simbols ir roka. Tādā veidā vai šādā veidā. Tam nav nozīmes. Bet jebkurā gadījumā viņi atrodas jaunā zvaigznājā, un tieši jaunā zvaigznājs atbild par kredītiem, biržām, grāmatvedību un tā tālāk un tā tālāk. Un likumsakrīgi mums mārta beigās ir rociņa. Kāpēc likumsakrīgi? Tāpēc, ka septembrī bija paredzēta lielā roka ar daudz baloniem, raķetēm un tā tālāk. Kas nozīmē to, ka cikliskums ir pareizi ievērots un mēs veiksmīgi, precīzi varam gaidīt notikumus augustā, septembrī, viss, kas attiecās uz stock market crash, jeb lielā biržu tirgus kritienu. Tie, kas aizmirsa manu gada horoskopa prognozi, tad šādi tas arī izskatās. Un mums tā prognoze perfekti pierādīja to, kas mūs sagaida septembrī. Protams, šis simbolisms ar kulaciņu, kas ir sagrābis kārti, savā ziņā arī simbolizē smilšu pulksteni. Smilšu pulkstenis precīzi atbilst tam, kas bija paredzēts 24. gada arī gada vakā. Un pirms tam mēs paskatāmies, kad vēl aktīvi bija izmantots, kā teikt, Irānas simbols, atombumbas simbols, jā, tieši pirms Covid krīzes un pirms nekustamā īpašuma krīzes, jā, tieši tas pats. Un te mēs perfekti redzam, kam būs jānotiek. Ies, ka bum, un tad uz leju. Lielais sprādziens vienmēr ir saistīts ar uzpūsto tirgu, kur mēs redzam, ka lielais vērsīts ir pacelts augstu, un tur ir interesanti baloniņi, bet arī mēs redzam baloniņu sprāgšanu. Jā, un te ir mums interesantā likumsakrība, ka tieši šī gada žurnālā arī bija baloniņi, tieši 2,5 gadus atpakaļ arī tika publicēti baloniņi. Iedomājieties, cik interesanti likumsakrība. Un šeit ir Trumps, un kam aizmugurē ir baloniņi, un uz ASV karoga ir rakstīts Mission Completed. Tātad lielā misija bija savākt un koncentrēt resursus, vienā brīdī, hop, savākt. Ja mēs paskatāmies vēsturē, tad plauksti šādā veidā simbolizē, ka tirgus ies uz augšu, un to mēs perfekti redzam. Nu, šeit ir vēl viens interesants, kā teikt, pierādījums, kā rociņa simbolizē, hop, kā tirgus iet uz augšu. Bet, nu, protams, kad kulaciņš ir šādā veidā, tad mums ir, lielais tirgus kritiens. Un sāksim ar interesantām lietām, kas mums bija 98. gadā, kad PSRS mantojums cieta vēl lielāku sakāvi un liela daļa cilvēku pēc šī kritiena principā pazaudēja visu, kas bija saistīts ar privatizāciju. Tad, protams, .com burbulis mēs arī perfekti redzam diagrammu, kas iet uz leju, tad mēs redzam, kā Vācija ir stipra, ko viņi tur rāda, protams, rociņas, viņas, protams, vēl blakus rāda bear market, ja lācīts arī ir interesants simbols, vai ne? Par to nākamajā reizē. Un tad, protams, ir izmestā nauda. Jep, šeit mēs perfekti redzam arī rociņas augšā un 2007. gada housing market crash, jeb sagatavošanos nekustamo īpašumu tirgus krīt. Šeit mums ir tās pašas rociņas, kaut ko raksta un kaut kas arī sprākst. Un šeit ir 2008. gada nekustamo īpašumu krīzes paziņošana. Šeit mums ir ļoti labs piemērs no Japānas, kur arī mēs redzam, kas notiek Āzijas tirgūs. Saucās Asian Stock Market Crash, arī rociņas. Šeit mēs redzam interesantos notikumus, kas ir saistīts, jā, no vienas puses ar Venecuēlu, bet arī stock market crash, kas bija tieši pirms Covid. Protams, šeit mums ir Trumpa lielais, kā teikt, kulaciņš, kur viņš kaut ko bļauj, un mums ir Marta lielais Covid crash, saistīts arī ar citām lietām. Nu, un šeit ir vēl viena tieši tāda pati korekcija, kur divas IT kompānijas nosacīti strīdēja savā starpā, un, lai veiksmīgāk tiktu uz priekšu, izmantoja, kā teikt, biržas korekciju. Jā, un atceramies, ka vienmēr biržas kritiens ies kopā ar lielākiem cilvēku nemieriem un protestiem. Tas ir viens no blakus efektiem Hasta Nakshatrai. Nu ko, cerams, ka jums patika. Liekat īkšķīšus, komentējiet, uzdodiet jautājumu, un nākamajā reizē mēs skatīsimies vēl citus The Economist kodus. Nu ko, čau līdz nākamajai reizei, bet ja jums interesē, kā jūs izdzīvosiet šo ekonomisko, kā teikt, turbulenci un kas jums dzīvē teikt paredzēts un tā tālāk, sūtiet savus dzimšanas datus, piesakieties uz astroloģisko konsultāciju un līdz nākamajai reizei. Dalieties ar šo informāciju, jo viņa pietiekami unikāla. Ja.
Tas viss prasa daudz laika, uztaisīt video latviski, krieviski, angliski. Tāpēc, ja jums patīk šis video, varat arī tev neidēt.